Tiržas evaņģēliska luteriskā baznīca laikiem ejot ir bijusi ļoti nozīmīga vietējiem iedzīvotājiem. Tā ir būtiska gan kā kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, jo ir Gulbenes novada senākā baznīca un nākamgad tajā prit 200 gadi, gan arī kā garīgās dzīves centrs, kas vieno draudzi. Mēs šobrīd tā, kad cenšamies strādāt ļoti daudz uz vietējo kopienu, mēģinot kļūt, ja mācoties kļūt par vietējas kopienas tādu sastāvdaļu. Nevis baznīca pati par sevi, kopiena pati par sevi. Tieši tāpēc mēs nodarbojamies arī ar tādām lietām, kā labdarība, kas jau ir zināmā mērā ir diezgan, varbūt ierasta lieta. Šeit pat baznīca, tajā balkonā ir izveidota vieta, kur var mainīt apģērbu, lietot apģērbu, kur cilvēki ir, kas atved, nodot un atkal savukārt pēc tam ģimenes var saņemt. Un šajā 25. gadā, es domāju, ka jau būs, varbūt par 30 ģimenes, kas ir izmantojuši šo iespēju, un katrā ziņā tas ir ļoti būtiski. Mēs ļoti draudzējamies ar vietējo grupu māja, tas ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri apmeklē gan arī dievkalpojumus, mēs par viņiem domājam, viņi arī par mums domā un lūdzamies, protams, arī, un ir arī tādas lietas, kur mēs viņu kopīgos pasākumos reizēm aizvedam, kad mēs bijām pagājušajā šajā 25. gadā, tad mums bija 2 jaunieši līdzi vienā braucienā uz Madonas novadu, un tad mēs gājām veikalā kopā iepirkties, mācījāmies, kā iepērkas veikalā, kur nav, kasē, kur ir pašapkalpošanas, tādas lietas. Draudzes ieguldījumu un paveikto darbu loks ir plašs, tomēr kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana nav bijusi bez izaicinājumiem. Pateicoties veiksmīgi īstenotai sabiedriski nozīmīgai iniciatīvai, ir novērsta avārijas situācija reģionālās nozīmes kultūrvēsturiskajā objektā. Likvidēta koka grīdas branta sēne, pasargājot ēku no nopietniem bojājumiem un nodrošinot tās saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Problēma turpinājās jau gadiem ilgi, vairāk nekā 10 gadus. Es domāju, ka turpat pie principa kopš neatkarības atjaunošanas, tad, kad draudzes saņēma no iepriekšējā periodā šo baznīcu, labā stāvokļa salīdzinājuma varbūt ar citiem dievnāmiem Latvijas, bet tai pašā laika tecēja jumts tecēja šeit pie altāra. Un acīm redzot no tā mitruma, kas bija krājas apakšā, bija ieviesusies tā branta sēne saucama, un šo 20 gadu garumā ik pa laikam draudze arī mainīja grīdu, mainīja viņu gabalos. Tātad tik, cik naudas bija, cik dabūja, vai cik valsts varēja piešķirt, tik arī nomainīja. Kamēr, diemžēl pēdējos gadus, pirms gadiem 3, senes uzliesmojums bija tik liels, ka faktiski grīda tur tai pusē iebruka. Un bija norādījums, ka jāmaina visā platībā, pilnībā un veicot ļoti nopietnus tādus aizsardzības pasākumus. Koka grīdas atjaunošanas projekts īstenots ar vietējās rīcības grupas, biedrības Sataka atbalstu, kā arī ar Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu. Lai gan grīda nav atjaunota visā ēkā, darbi veikti apjomā, kas nodrošina baznīcas drošu pieejamību apmeklētājiem. Šobrīd viņi izskatās, tā daļa, kuras, pirms gada visa grīda bija izlausta un bija tikai smilts nomainīta, ieberta jauna smilts atvesta. Un mums vajadzēja pirmkārt veikt laboratorijas izmeklējumus, lai noskaidrotu, kāda tieši sēne, tad saņemt atzinumu par to, ar kādām ķimikālijām šeit drīkst un vajadzīgs strādāt. Tad vajadzēja atrast būvnieku, kurš ir gatavs to darīt, tad vajadzēja atrast finansējumu, par ko to darīt. Un sagatavot projektu un visas pārējās lietas, kas ar to ir saistītas. Laika zobs nav saudzējis ne koka grīdu un baznīcas solus, ne arī ērģeles, kas ir 3. senākās Vidzemē. Arī to saglabāšanai un atjaunošanai nepieciešams papildu finansējums. Tomēr viskritiskākā situācija šobrīd ir baznīcas jumtam, kas ir nolietojies un tek. Uzlikam 90. gados pagaidu jumtu, tāpēc, ka viņš bija tecējis, bija nolietojis. Jau viņš šobrīd, ja viņam ir garantie 10 gadi, tad mēs jau esam 20 nodzīvojuši, un šobrīd viņš tek. Un mēs sniedzam, jau 5. reizi pieteikumu projektam uz valsts finansējumu saņemšanu, atbildes pagaidām nav gaidām.
Lai soli pa solim īstenot atjaunošanas darbus, baznīca rīko koncertus, kuros iesaista vietējos iedzīvotājus, piesaista ziedojumus un organizē citus sabiedriskus pasākumus. Šādā veidā tiek ne tikai vākti nepieciešamie līdzekļi, bet arī stiprināta kopienas līdzdalība, lai baznīca arī turpmāk saglabātu savu nozīmīgo lomu.